Nu re, un pirmais viesis ir cilvēks, kas domāju ir liekas koks. Tas ir puisis vārdā Jānis, kuram patīk gadījumu seks. Lūdzu, Jāni! Puisā, cik tev gadu? 11. 11 gadu? Jā. Tas ir daudz vai maz? Normāli. Iztikt var kauls nelauž? Nē, mazam. Prostata nav? Nē. Tas ir jauns. Varbūt tevi. Nu, man nav. Nu, man ir 40 gadus. Katru dienu sviedriem gaidu, kāda man sāksies atkarība no toaletes, kad teicu vienā reklāmā. Diemžēl man viss ir kārtībā. Normas robežas. Jā. Klausies, gadījums seks. Ko tu uzskati par gadījumu seksu? Ka vienreiz nogrūžās, jā, un viss. Bye, bye. Viņai. Tas ir gadījums seksu, vai tas ir vienreizējs grūdenis, varētu teikt, kaut kas tā kā pavāra mākslu? Tu izmīlēji veceni, jā? Nu, vai meiteni, vienalga, tas Ar ko atšķirās veceni no meitenes? Pēc gadiem. No cik gadiem sākās veceni? No kādiem 30 tev norakstāms viņas atgūst. Tad ar Madonu tu negulētu nekādā gadījumā, ja viņai 46 nemaldot? Protams, nekādā gadījumā. Nē, man ir bijuši 35, bet tā ir veceni vienkārši. Skaidrs. Jā. Tu izmēģināji veceni vai meiteni, un tad, kur tu viņas dabū? Klubos, internetā. Jā, kurā internetu portālā ir tādas meitenes un vecenes? Es atceru draugos, piemēram. Draugos? Jā. Savas draugos? No. Protams, mūs nesaspēs, tāpēc tu esi tāds, kāds esi, un man patīk meitenes. Un tad uzreiz tie zaķi salec tu tā klubā un laiž tevi gulēt? Nē. Sākam padejo. Klubiņā, jā. Kurā klubiņā tu dejo? Roksikā. Tur baigi daudz maukas, īstenībā. Tad tev patīk maukas to? Nē, kā, vienkārši, ja viņas pirmā naktī atdodās, viņas ir maukas. Ja puisis pirmā naktī guļ ar meiteni, tad viņš nav maukas. Maukas? Kā, Latvijas kādas ir? Mauka. Nē, ja Nē, puisis meitenei atdodās arī, tā var būt, jo, tu domāji savādāk. Nē, par to mēs šodien varbūt pat grīz nerunāsim, bet, tātad, kā var atšķirt, ja vecene ar meiteni atšķirās pēc gadiem, kā atšķirt maukas? Es jau saku, viņas atdodās pirmajā naktī. Skaidrs. Pirmajā naktī? Jā. Viņam nav jāmaksā? Nē. Prostitūts pārdodās par naudu. Kā tu šitā te man būtu kauns? Es jau saprotu, ka, es daudz ko varu atļaut. Es varu pieiet cilvēku, pateikt, tu man pateici, es gribu ar tev pārgulēt, tu zini, lielākie brīnumi tie, ka viņi tiešām arī guļ ar mani. Bet es tā pasaku, kā tu viņām saki, lai dabūtu viņus gultā? Sākam aiziet, padejo. Cik ilgi tu dejo? Viņš var piekpust tev neatlikt spēku par pārgulēt. Tur pabrauc roku šitā un viņa jau tur sāk. Parād vēlreiz, kur tu viņai brauc ar roku? Kā startī vienkārši? Tur arī pabāž, jā? Tur pabāž un tad... Nē. Kā tu dari? Nē, vienkārši tā. Uzbudini viņu, jā? Tātad noglāsat vienreiz un viņai ir mikla? Pasarā, tā kura? Tātad... Kad ieiet klubā, jā? Tad veceni, jā? Uzreiz, tu būs, ejam uz toaletu un... Kakājat? Nē, mīlējamies. Klubā, toaletē? Lūdzu. Tev nemūsina tas, ka blaksāt čūrā, kakā tur, kaut ko tomēr dāra un tur mazgā. Tātad seksīgs ir viss ar čūrām, kakām saistītās lietas. Mēs jau viņos nevārtāmies. Varbūt kāds cits vārtās. Mēs vienkārši viņu paņēmu un viņu. Un ja kas tev, ja normāli sanāk, jā, tad, protams, dzīvokli. Vēl vienreiz paņem. Jā. Klausies, kur tu mācies? Es piestātu tā. Vidusskola. Un arī strādāju. Kur tu strādā? Celtniecībā. Kurā klasē tu mācies? 11. Tā ir vidusskola, bet tu esi izmīlējis visas savas klases meitenes. Par to nerunāsim. Te esi izmīlējis vai nē? Jā,
skatītāji, viņa klases biedrenes, biedri, uzrakstiet apakšā čatiņā, jo jūs viņu tomēr pazīstat labāk, uzrakstiet to, vai viņš ir jūs izmīlējis vai nē, un vai viņš ir labs mīlīgs vai nē. Man ir lieliski iespēja, redz, kā ir, man ir lieliska iespēja komunicēt ar skatītājiem, un mēs jau pēc mirkļa apakšā tūlīt redzēsim par saviem varoņdarbiem. Cik tu apmēram esi izmīlējis tās meitenes? Mēnesī vai dienā vai kā? Nu, dienā. Nē, es esmu tā lēnījām. Es rēķinātu māku apmēram, Okay. ir kaut kur līdz 11. klasē tiks, tā kā. Stāsti. Nu, stāsti. Dienā vai mēnesī? Nu, stāsti dienā, pēc tam tu man nedēļās. Nu, dienā ir pat augstākais bijis 3. Augstākais. Jā. 3 meitenes. Jā. Bet labi, tu draugos atrod. Es jau sapratu, Jā. tad skaidrs dienā 3 tur. Ak, Jēzus. Cerams, ka grietu nav tavos tikos tikusi. Es nezinu, vai man tik daudz sieviešu ir. Veci ir norakstām. Izstāst man to dienu, nu labi, tās, kad tev bija tās 3 meitenes vienā dienā. Izstāst no rīta, cikos tu pamodies? Kā normāls cilvēks. Cikos mostās normāli cilvēki? Es 5. No rīta vai vakarā? No rīta. A, ko tu dari 5 no rīta? Viss taču vēl guļ. Vai guļ? A, ko tu dari? Aiziet uz internetu. Un sāk čatot un Vai internets sabazarēja. ir kāda istaba kaut kāda? Tur viegli Bet atrast. cilvēku laukos skatās, viņiem internets ir tumša bilde, tāda kā elektrība, kas skrien pa vadiem, Un cik tie pa lauki nagiem. pāči, Dāvid, beidz. Nē, un aizēju uz internetu. Jā. Mana vecuma veči un vecenes runā apmēram tā, ieiet internetā. Nu, var iet. Nu labi, tu ieiet 5 internetā un kas tur sēž un gaida tev kādu? Nē. Es nesaku uzreiz. Nu labi, tā, stāst, kā tik pēc tam 3 sievietēm ātri man. Domāju, Man tik daudz vietas. Sāc to, jā. Pēc tam bija tā, es viņu vecinu dabūju, jā. Atnāk pie maniem Kur tu dzīvot. viņu dabūji? No savu internetu, jā. Un viņi atbrauc pie Kurā manis portālā? draugos. Tas ir vienīgais portāls, kur es dabūtu sievieti. Es tur pārsvarā darbojos. Tu tā raksti arī un tā uzreiz raksti, es ir gribēties seks. Jā, Tu raksti kā savādi. satikties uzreiz. Kā? Satikties. Man sāku satikties. Es nesaku. Un tā nav, kad viņas puses tomēr no interneta salikuši savus tās skaistās bildes iekšā. Man te vajadzēja vienai kolekcijai Jā, ir tāds. ļoti muskuļots vīriešus. Un tā kā olimpiskā izlāses viena daļa nav Latvijā un kultūristi piši par vairāk, tad es mēģināju atrast internetā no kādiem 20 vīriešiem. Viens bija īsts un atsaucās no Valmieras, kas tagad... Nā, tev patīk vīrieši tomēr, ja? Tā ir taisnība, ja? Mans darbs ir saistīts, teiks, man vienai modas skatēji vajadzēja. Vīrieši. Es modas skatē ar seksu nenodarbojos. Ja patiktu, es saku, nu kāpēc ne, dzīve ir gara, viss, kas gadās, Nu, jā. kāpēc ne? Bet vispār man patīk sievietes, bet tavs domgājums nav slikts. Ja? Es savā statusā varu atļauties, tā ir dārga ekstra vīrietis sekretārs. Tā, nu tevi nē, jo, nu, Man nevajag. ja arī Es vajadzētu, nē, jo tev ir večiem divi lieku trūkumi. veto viņiem pa purnu labāk iedot nekā. Tev ir bijis pastāst. Kas te? Kas man Nu, bija? kāpēc Veči? tevis, jā, es stāstu, kā tev ir gadījies. Par ko? Pa večiem? Jā. Nu, nē. Man veči nepatīk. Nē, bet tu taču kaut kas ir bijis, ja tu dod pa pūrnu un kā, nu? Ja pielien pie manas meitenes, nu loģiski jāiepīš. Saka, nē, tad, ja mēs šodien runājam par vīriešu seksu. Taču. Kāds vīriešu seksu? Es atnācu par sieviešu seksu runāt. Redz, tu teici tādu frāzi, tu teici, es iepikšu tam vecim. Situ. Ar kulaku. Par dzīvi. Ar kulaku pa ģīm, arī tas saucās iepikšu. Tas jauniem cilvēkam to leksiku man ir ļoti grūti. Es domāju, ka... Tu esi vecs? Cik tev gadu? 40? Jā, man ir 40 Nu, gadi, jā. tu esi vecs norakstīts jau. Es zinu, ka es esmu vecs, Nu? nekad neesmu pretendējis uz jaunu cilvēku statusu. Nu, tā. Es vienmēr esmu uzsvērs savus gadus kā savu ieguvumu. Kā? Tu arī sievietē ar kādreiz esi iesīts? Nē. Es viņu tev nedodu to lietu, viņš te smird. Nu, Un tu saki, šeit tev. nekad. Nu, bet pagaid, sāsāk par tām trijām. Labi, 5 uz 5 atrada Jā, sievieti. jā, Bet tā bija meitene vai vecene? Kas tā? Meitene.